jā, tad sāksim ar to, ka arī iepazīstini ar to, kas tu esi, ko tu dari un kā tu esi nonākusi līdz profesijai biznesa treneru, un es gribētu teikt stresa treneru vai nostāru stresa treneru. Es zinu, ka Alzungs ir izslēdz no savas dzīves stresu, tas ir tiec vaļā no stresa vispār. Jo pirms tam šobrīd dzīvoju Vācijā, tāpat kā tu, bet pirms tam biju Latvijā diezgan vadošos amatos, biju vadības grupās tādos uzņēmumos arī kā Rimņi un Stockmann. 12. gadā novinnēju biznesa līderi, jo biju tas cilvēks, kas Skymoru no nulles izvilka atkal saulītē. Un izniecības centru un bija ļoti interesanti un feini, un tajā brīdī, kad man uzaicināja Jimmy vadīt mārketingu un komunikāciju daļu, tad es sapratu, ka tas ir baigi nopietni, un es negribētu būt boss saviem cilvēkiem, kas man būs jāvada savām komandai, un tad es prasīju vienam ļoti gudram cilvēkam Latvijas, Klau, ko tu man ieteiktu, kā pieredzējis biznesa cilvēks, kas būtu tas labākais, kur man iet pamācīties līderību un vadību, cilvēku vadību. Viņš ieteica veikties Ericsson Coaching International, toreiz arī viņiem filiālo, šobrīd ir Rīgas coaching skola Latvijā. Un man paveicās, kad es satiku tieši pašu Merlinu Atkinsonu, kas ir šīs skolas dibinātāju, un 12. gadā es ieguvu, būtībā 13. gadā, jo pēc tam es nomācījos veselu gadu pie viņiem un dabūju pirmo savu certifikātu, un tā tas viss sākās, ka es sāku saprast, ka mums ir iedots fantastisks dators, ko sauc par prātu, bet viens iedots lietošanas instrukciju. Un tad es saprotu, ka tā spēle ir tāda, tas ir tā kā trīsgadniekam iedot varani jaudīgu datoru, nosēdināt viņu priekšā ar pilnīgi visām pieejām, teikt, nu, bērniņ, tu teikt paspēlējies. Un tad tā ideja varētu būt tāda, ka vai nu iznākums ir kaut kas baigi unikāls, vai arī notiek kaut kas tāds, ka tiek pilnīgi kaut kas nograuts. Ja? Un tas notiek arī ar mūsu prātiem, ja mēs nezinām, kā ar viņiem strādāt, kā viņus vadīt. Un līdz ar to vēl pavisam nesen šeit Vācijā arī vadīju mārketingu nodaļu vienā starptautiskā lielā uzņēmumā. Un es sapratu, ka cilvēki deg ārā ļoti spēcīgi, ļoti daudz, un uzņēmumiem ļoti pietrūka šo zināšanu, ko darīt, jo skolā to nemāca, bērndārzā to nemāca, māca tieši pretēji, ja, dzen pilnīgi stūrīt cilvēkus un dara visu, lai viņi degtu ārā, un bojāt savas dzīves un domāšanas veidu, un līdz ar to es izkāpu ārā pilnīgi no visiem darbiem, jo 12 gadu laikā es ļoti daudz studēju psiholoģiju, paralēli savam maģistra grādam, es studēju gan psiholoģiju, gan zemapziņu, apziņu, pat mazliet kvantafiziku, visas manifestācijas, kas tagad arī ļoti moderni, bet tur ir sava arī zinātnes skaidrojums, kā tas strādā. Un līdz ar to pat izgāju cauri 2 izdegšanām pamatīgām, kā es teicu, ar vienu nepietika, vajadzēja 2, saprast, ka nevajag iet un tas nav vajadzīgs. Un tiku ārā no turienes absolūti bez zālēm, tikai strādājot ar savu prātu un ķermeni, un līdz ar to es sapratu, ka tas, tā zināšanas, ko es iegūstu 12 gadu laikā, ir tik vērtīgas, kad ir vērts cilvēkiem padalīties, lai nevienam nav mana pieredze, lai cilvēkiem ir labāks pieredzes. Šobrīd arī ļoti daudz ar studentiem šeit apkārtnē starptautiskajās skolās, jo pašā strādāju angļu valodā ar lieliem uzņēmumiem, strādāju cilvēkiem no Siemens, Accenture, Procter & Gamble arī tā skaitā. Un varu teikt tikai to, ka mēs ne tikai mācāmies kopā līderību un arī biznesu kaut kādus trikus, kā, piemēram, dažādās situācijās rīkoties, bet pārsvarā tas ir tiešām kā tikt vaļā no bērnības traumām, kā tikt vaļā no ieradumiem, kas ir kaitīgi, jo tā mana svētā pārliecība, par ko es esmu pierādījusi jau absolūti ar visiem zinātniskiem faktiem, kad stress ir mūsu prāta ieradums kaut kādās konkrētās situācijās rēģēt kādā noteiktā veidā. Tas tā īsumā par mani. Nu jā, bet tas liekas tā ļoti, man liekas, ļoti neticami tikt vaļā no stresa uz visiem laikiem. Redz, kā es jau minēju, tad stress ir ieradums. Ja? Un, piemēram, mums var būt ieradums kaut ko darīt pēdējā brīdī, ja, kad, tā kā kārtīgs students sagaida pēdējo nakti, un tad visu nakti mācās uz eksāmeniem. Mēs varam vispār nedarīsim vairāk, ja, ka mēs darīsim savādāk, kad es, piemēram, sāku mācīties nedēļu iepriekš. Sākumā būs grūti sev pierunāt uz to, bet lēnām es tam varu aiziet un sāku mācīties laiks, tādējādi nodrošinot to, ka es izdaru laikus, man nav šī stresa posma.
Jo no kurienes nāk šis ieradums stress? Ja mēs tā padomājam, kas vispār ir stress? Tā ir vienkārši emocija. Tas ir kaut kāda mūsu ķermeņa un prāta reakcija kaut kādās noteiktās situācijās. Un kāds mums ir stāstījis bērnībā, kad redz, tad, kad notiek kaut kāda noteikta situācija, tev ir jābūt stresam. Nu, piemēram, ja mēs paņemam vienkārši tādu piemēru, uz tevi sabļauj kāds cilvēks. Un, viņš ir kaut mazliet kaut kādā veidā augstāk stāvošs par tevi. Amatā vai vecumā vai kādā citā situācijā, ja viņš atrodas tā kā vairāk ietekmes sfērā. Un tad pastāv vairākas reakcijas cilvēkiem. Varbūt ļoti izteikti bailes tajā brīdī, kad uz tevi šis cilvēks sāk, tiksim, agresīvi pret tevi izturēties, jo varbūt tev vecāki bija agresīvi un tev bija no viņiem bail. Tad var būt dusmas, ja, jo varbūt tev ģimenē bija piemērs, ja, kad ja kāds tavai mammai vai tētim kaut kur publiskā vietā kaut kādā veidā mēģināja brukt emocionāli virsū, viņi sāka aizstāvēties un brukt pretī, notika kašķis. Tad var būt arī, ka cilvēkiem ir neitrāla reakcija, ka cilvēks bļauj, lai viņš bļauj, tā ir viņa izvēle, kas man no tā. Un, piemēram, tas, kas šobrīd man ir izstrādājies jau vairāk gadu garumā, kopš es strādāju ar sevi, man parādās, es pat nevarētu teikt, ka tā ir līdzjūtība, bet tas ir tāda vēlme palīdzēt, jo es absolūti zinu to, ka jebkura agresija cilvēkā ir vājums. Ja? Treniņā mēs runāsim tālāk, dziļāk par šīm lietām, ja? Kāpēc tas ir vājums, ja? Kāpēc tā nav, jo cilvēks ir agresīvs, tad jau viņš ir tādā spēka pozīcijā. Īstenībā, ja mēs zinām, kādreiz, kad atnes mājās kādu mazu kaķīti vai kādu zvēriņu, un tur jau priekšā ir kāds suns vai kaķis, ko mazais kaķis nerada, milzīgi kūkumu sāk šņākt, ja, jo uzbrukums labāk aizstāvība. Un šiem cilvēkiem, kas ir patiesībā, viņiem ļoti spēcīgi vajag nosargāt savas teritorijas, savas pozīcijas, kaut kādā veidā viņi nejūtas pārliecināti par to, kādā statusā vai pozīcijā viņi atrodas. Un tādā veidā viņi paliek agresīvi, un līdz ar to mana pirmā reakcija ir šobrīd, ja cilvēks ir agresīvs, tad vai es viņam varu palīdzēt, vai viņam vajag palīdzēt, ja es viņam piedāvāšu palīdzību, vai viņš ir gatavs uz viņu šobrīd, vai viņš to uzskatīs par tādu nepieklājīgu rīcību no manas puses, ja man prātā notiek reakcijas kā lielākajai daļai cilvēku. Nu, lūk, un līdz ar to, ja mēs paskatāmies no šāda punkta, tad, piemēram, stress pirms eksāmena. Jā, liekas, kā var nebaidīties pirms eksāmena, bet otrs, tu esi kārtīgi mācījies, tu esi kārtīgi visu sagatavojies. Stress samazina cilvēku produktivitāti par 60%. 60%. Ja? Un tajā brīdī, ja mēs padomājam, ka ja eksāmenā cilvēkam ir stress, tad viņš, principā, sev to iespēju labi nolikt eksāmenu diezgan spēcīgi samazina. No kurienes nāk stress no eksāmena? Ja godīgi. Ja? Skolā testi, sliktas atzīmes, skolotājs kaunina, mamma rājās, vēl nedod Dievs nopēr, ja, biedina ar to, ka tu nekur neiestāsies, tu dabūsi iet strādāt par sētnieku, mūs sabiedē tik traki, ka liekas, ka es tagad nenolikšu to eksāmenu, tad principā man dzīve ir beigusies. Ja? Tad kāds mums ir iestāstījis, kad šajā situācijā vajag baidīties. Un ja mēs tagad iedomājamies, kad ir tāds fantastisks viens pedagogs no Sanktpēterburgas, Dima Zicers, Viņam Pēterburgā bija sava skola, viņa joprojām darbojas, bet viņš pats vairs nav tur, jo viņš nespēja pieņemt to, kas šobrīd tur notiek, un līdz to viņš bija ļoti pret karu, un līdz ar to viņš arī aizbrauc prom, jo viņš gribēja paust savu viedokli brīvi. Un viņam nebija vispār atzīmes. Nenotika atzīme vērtēšana. Un viņš saka, ja skolotāji produktīvi un kārtīgi strādā ar skolēnu, tad viņš sarunās ar skolēnu, miedarbojoties ar skolēnu, rakstot mazos testiņus, pēc tam kopīgi izejot cauri, viņš redz, bērns zina vai nezina. Tā atzīme jau neko neiedod labu. Līdz ar to bērnam, ja katru reizi, ka viņš kaut ko uzraksta, kādu pārbaudījumu darbu, viņš saprot, ka tas ir vienkārši, lai es kā bērns un pārliecinātos un skolotājs tā skaitā, vai es esmu sapratis. Un, ja gadījumā es ielaidīšu, tad mēs kopā apsēdīsimies, izrunāsim un man paskaidros. Un tad es varēšu to izreikināt un mēs iesim tālāk. Un par to man nebūtu kāda nekaunināšana, nesots, ja, nekas tāds. Tad tajā brīdī bērnam jau vairs no tā mazā testiņa nav bail. Jo tas ir vienkārši kaut kāds procesa sastāvdaļa. Ja? Un to tādā veidā jau, es saku, mums iemāca šīs te bailes. Ja? Bailes iziet uz skatuves. Ārprāts, kā tu tagad iesi klases priekšā?
ko par tevi padomās, kādus tev komentārus pateiks, ja, ko cilvēki tev padomās, kā tas izskatīsies no malas, ja, kādu pēc tam viņi tev feedback iedos. Un tad es vienmēr saku, ka tā atgriezniskā saite, viņa jau būtu patiesībā, tikko kā bērniņš būtu jāmāc vecākiem, kā dot atgrieznisko saiti bērnam, un tādējādi skolotājiem pēc tam tālāk. Jo mēs ļoti bieži uzskatām, ka atgriezniskā saite ir pateikt, tā kā nokritizēt, pateikt, kas tev nesanāca. Jā, vai arī, kādreiz kaut ko labu pateikt, netīšām, jā. Bet principā pateikt, kas nebija labi. Jā, tā nokritizēt, tā šarki. Bet tā pati Marilyn Atkinson, pie kuras mācījos Eriksona coaching skolām, viņa teica, redz, tas prāts strādā tā, ka viņam vajag dabūt to labo pieredzi. Jā, mēs arī treniņā iesim dziļāk, es izstāstīšu vispār, kā smadzenes, tā ļoti bez kaut kādas dziļas teorijas, vienkārši smadzeņu sastāvdaļas, kā viņas strādā un kāpēc vispār kaut kādas lietas notiek. Lūk, un tad viņa teica tā, ja gribam iedot cilvēkam labu atgrieznisko saiti ar vēlmi, lai viņš attīstītos vai izdarītu kaut ko labāk, tad ir jāpasaka vismaz 2 lietas, kas viņam izdevās, viena, kas jāuzlabo, nevis jākritizē, kaut kas nesanāca, bet kas būtu jāuzlabo, un vēl nobeigumā vēl viena jāpieliek klāt, kas izdevās. Un ja šādi iepako, tad cilvēkam gribās, ja, darīt, bet tas jāuzlabo. Tas varētu izskatīties, piemēram, šādu. Pieņemsim, ka mums šodien sanāca mazliet tehniskas ķibeles, ja, ar tehnoloģijām un tā tālāk. Varētu teikt, jā, Klau, ļoti forši, teiksim, pēc šīs mūsu sarunas, kāds varētu teikt, atgrieznisko saiti, ja, kā piemērus iedot iedošu. Kāds varētu teikt, jā, ļoti vērtīga saruna, es iegūju ļoti daudz foršas informācijas, ja, Elīza Karīna tiešām padalījās ļoti spēcīgās, labās, teiksim, zināšanās, un nākamreiz varbūt viņas pamēģināt savienoties jau 20 vai 30 minūtes ātrāk, katram gadījumam, neskatoties uz to, ka parasti viss notiek, bet šoreiz kaut notikās, jā. Tas rezultāts būtu bijis vēl labāks, jā, un tad iespējams vēl vairāk cilvēku būtu varējuši pievienoties un noklausīties šo vērtīgo sarunu. Jā. Un zinot, ka viņas ir treniņi 1. martā, jā, tad tas tā kā šis treniņš ļoti labs, šobrīd tā saruna, ļoti labs pamatiņš, lai mums visiem jau būtu kaut kādi mazie solīši, ko sākt darīt, ja, lai treniņā mēs jau varētu jau no tādām lielākām spēku pozīcijām iet un augt uz priekšu. Ja. Tā varētu būt atgriezniskā saite, un kad tā pasaka, tad nevis, meitenes, kā tad jums tā sanāca, ja, tur tagad tehniski, tad nevarējāt ātrāk, ja, klausies, tur saslēgties, ja, tas reiz būtu tāds, vajag Dievu. Bet, ja pasaka tā, Klau, un ja nākamreiz arī tā, tad būtu vēl labāks rezultāts, ja, tad liekas, jā, principā varētu kaut ko pamainīt, vai ne? Un līdz ar to tās, kā mēs ar savu prātu runājam, tā komunikācija starp mani un manu prātu ir milzīgi liela. Jo droši vien, ka ļoti daudz zina tādu vārdu savienojumu kā NLP, jeb neirolingvistiskā programmēšana. Ja kādam liekas, tur jau jāmācās gadiem un tā, protams, ja tu gribi to darīt pareizi un gudri, par to var mācīties, studēt, un es to esmu darījusi. Un tāpat laikā mēs to katrs darām katru dienu ar savām domām, ar saviem vārdiem. Ja? Jo es varbūt mazliet iešu jau tajā tēmā, ko mēs pārunāsim arī 1. martā. Meistarklasē mums ir apziņa un zemapziņa. Ja mēs tagad iedomājamies tā ļoti primitīvi, kad apziņa ir tāda kā maza novērošanas kamera. Ja mēs viņu kaut kur pie mājas stūra piestiprinām, tad viss, kas notiek tur garām, viss arī tā kā tiek nofilmēts un paliek atmiņā. Un zemapziņa savukārt ir tāda liela mākoņa atmiņa, kurā var sabāzt milzīgi daudz informācijas. Vienīgā nelaime ir tā, ka podziņa izdzēst nav ieinstalēta. Līdz ar to visu, ko redzam, domājam, uztveram, tas viss veido mūsu tālāk rīcību. Ja? Un ja cilvēki, piemēram, klausās ļoti bēdīgas dziesmas, vai nepārtraukti pārunā pagātnē notikušas bēdīgas lietas vai šausmu lietas, ja? Tas nozīmē, ka mēs principā ļoti daudz savalkam iekšā šo negatīvo informāciju, un uz tās bāzes tad mūsu prāts domā, skaidrs, tad negatīvais viņš sāk fokusēties uz šīm negatīvajām un varbūt pat nepatīkamākajām lietām. Bet ja mēs savu to video kameriņu pagriežam, saka, nē, pagaidu, es darīšu tā, ka es no šī negatīvā tagad pārslēgšos uz pozitīvo un sākšu domāt par visu labo un sākšu piefiksēt tās lietas un sākšu filmēt tikai tās labās lietas. Un ja kāds, piemēram, man sāks ļoti stāstīt par savām sliktajām lietām, es saku, es skaidrs, es sapratu, tev tur kaut kas slikts, vai es tev varu kaut ko palīdzēt un iet nevis uz tādu burkšķēšanu, bēdāšanos un kavēšanos tādās bēdīgās vai nepatīkamās atmiņās,
bet iet uz risinājumu. Un, ja es nevaru palīdzēt, ja tā vienkārši nē, tas viss jau beidzas, nu paši, tad parunājam par kaut ko jauku. Jā, tādā veidā mēs savam prātam vienkārši visu laiku sakam, mēs fokusējamies uz kaut ko jauku. Un es zinu, kad ir arī šie cilvēki, kas Latvijā ļoti daudz strādā ar prātu un ir bijuši dažādās arī retrītos un dažādās praksēs, pat uz Indijām braukuši. Un viena no tādām mazajām lietiņām, ko tiešām es katram iesaku, ko var sākt jau darīt šodien, un tas jūs redzēsiet, pamēģiniet to izdarīt 5 līdz 7 dienas un pavērojiet, kā mainās jūsu dzīve un cilvēki jums apkārt. Un tas ir maģisks triks patiesībā ar ārkārtīgi vienkāršu un absolūti primitīvu lietu. Katru dienu, tajā brīdī, kad jūs jūtaties iekšēji, ka jūs esat kā atmodies, pamodies, vēl acis varbūt nav vaļā, jūs vēl vaļājaties pa gultu, vēl tikai sākat pieslēgties šai pasaulē, tā varētu teikt. Nevis ņemiet telefonu un Instagram un sāciet lasīt ziņas vai domāt, kur e-pasta nav atbildēta vai kas notiek Ukrainā vai vēl kaut kur. Jā, mums ir jādomā, mums ir jāpalīdz, bet lai jums nebūtu visa diena tā kā saprogrammēta jau uz stresu, pirms jūs atverat acis, pirms jūs kaut ko vispār sākat darīt, padomājiet, kas jūsu dzīvē vispār ir labs, par ko jūs esat tā ritīgi no sirds pateicīgi. Tā ritīgi, ja? Padomājiet, man ir forši, piemēram, tās manas pateicības ir ārkārtīgi jaukas, ja? Mēs ar vīru kopā esam 28 gadus, un katru dienu mēs sakam viens otram komplimentus, jo viņš ir fantastisks cilvēks, un mūsu tāda kopā būšanas devīze ir, kā es varu viņa dzīvi darīt labāk. Nevis, kā es viņu varu izmantot, lai man būtu labāk. Ja? Un līdz ar to, viņš arī dar to pašu pretī, līdz to nav tā, ka viens visu dod un otrs tikai ņem. Ja? Mums ir absolūts win-win, tāds līdzsvars. Un es vienmēr padomāju to, cik es esmu pateicīga par to, ka man ir tik fantastisks cilvēks šajā dzīvē, ja? Jo tā ir liela vērtība. Mums ir fantastiski bērni. Ja? Man ir 2 fantastiski palaidnīgi Džeka Rasela Terjera sunīši, kas ir ļoti veseli, kas ir ļoti lustīgi, kas mums no Latvijas ir atbraukuši līdz uz Vāciju, kas mums dzīvo kopā. Ja, ka mēs atradām, nestoties to, ka Vācijā ir grūti atrast dzīvokli ar 2 suņiem, mēs atradām un ļoti jaukā vietā. Mums ir iespēja, ka mūsu bērns iet ļoti fantastiskā starptautiskā skolā šobrīd, ja, un iegūst ļoti jauka zināšanas. Manam bērnam šobrīd viņam ir 17, viņš vēl nav pabeidzis vidusskolu, bet viņš jau ir sācis biznesu. Ja, tas nozīmē, ka viņam domāšana, es kā mamma jūtos, ka es nemaz ieliku uz pareizos pamatus, ja, kad viņam tā domāšana ir ļoti atvērta, viņš redz dzīvē dažādas iespējas. Jā, tad es domāju par to, cik forši ir, ka man ir jums ir galvas, ka man ir skaista vieta, kur dzīvot, ka man ir, ka es varu atrast, tiešām, faktiski, ka es varētu teikt visu, ko es vēlos. Ja. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kas vēlas 1 kilogramu melno sīkru sapēst, man nav tāda patoloģija. Normāli ieiet veikalā, ja, revē, teiksim, Vācijā, pa lielam, ja man ļoti, ļoti gribās, es varu atļauties nopirkt. Un, principā, Vācijā, man liekas, visi var atļauties kaut kādā noteikta apjomā nopirkt to, ko ļoti gribās. Un līdz ar to tiešām iziet cauri šīm foršajām lietām, kas manā dzīvē ir tiešām ļoti, ļoti fancy. Un tādā veidā mēs jau sevi noskaņojam to, ka mana dzīve ir skaista. Un tad pa dienas vidu visu laiku pamanīt skaistās lietas. Brauc, piemēram, vai jūs esat pamanījuši, kad jau sniegpulksteņi ir ārā? Es vakar staigāju, tas viņiem pamanīju, ka pirmie krokus ir izlīduši ārā no zemes. Un tad vēl kaut kādas mazas dzeltenas puķītes, kurām nosaukumus, nezinu, es neesmu spēcīgi bioloģijā, bet kaut kādas feinas, un var just, ka tās dabiņi mostās. Jau neskatoties to, ka šorīt bija -4 grādi, putniņi čivināja, saulīte spīdēja, ja? Tik skaisti, tu staigā pa to mežu un domā, Dieviņ, tik skaisti, reāli skaisti, var just, ka daba mostās, un pavasaris nāk, un tūlīt sprāks pumpuri, un sāks bites sanēt, ja? Un būs tik skaisti. Ir tik daudz jaukas lietas, un ja mēs šādi pamanām mazās skaistās lietas, mazo pienenīti, pasies, kā tas zirbulēns tur feini, un kā tās zīlītes jau pavasarī sāktos palgot dziedāšanu, ja, un tā. Mēs visu laiku sevi to kameriņu vēršam uz pozitīvo. Redzēsiet, paies 5 līdz 7 dienas, jums liksies, ka jums cilvēki pozitīvāk ir apkārt. Es tev pilnīgi piekrītu, bet es labprāt gribētu tomēr par to stresu vēl papildināt, jo parunāt vairāk par tām metodēm vai veidiem, kā mēs varam tikt no šī stresa vaļā. Piemēram, vispirms varbūt pirmais jautājums, kuras ir tās lielākās vai kuras ir tās lietas, kas cilvēkiem visvairāk izraisa stresu. Esmu dzirdējis, ka, man liekas, pirmajā vietā ir tieši uzstāšanās. Tas ir šobrīd tas, ar ko es pati strādāju.
Un tās sajūtas, kas mani pārņem jau domājot vien par uzstāšanos, ir tīri fizisks. Tur vēdrā sāk kaut kas tur kņudināt, tur kaklā kaut kāds kamols jau, nelaba dūša. Un tās ir tās lietas, kur it kā no vienas puses es saprotu, ka mēs varam kaut ko mainīt, bet tajā pašā laikā es viņus nevaru kontrolēt tajā brīdī, kad tas notiek. Un kāpēc tas mans jautājums varbūt, kā sagatavoties, vai ir tikpat daudz situācijas, kurām mēs nevaram sagatavoties? Redz, pirmkārt ir jāsaprot viena lieta. Smadzenes ir muskulis. Ja mēs ar tevi šobrīd nolemsim, klausies, Elīze, sagatavojamies, noskrienam vienu kārtīgu feinu maratonu kopā, ne? Un es teikšu, klausies, man dod skrienam maratonu pēc nedēļas. Nu, tu teiksi, klausies, ka arī tas nav reāli pareizi. Esmu gatavs pēc nedēļas noskriet maratonu, ja es neesmu gatavojusies laikus. Es zinu, ka cilvēki gatavojās maratonam, pusgadu, lai varētu noskriet maratonu minimums. Ja, tas ir tas laika posms, kas ir vajadzīgs muskuļiem šo slodzi akceptēt un uztrenēt, lai viņi varētu šo slodzi turēt. Un tagad iedomājies, ja mēs esam smadzenes trenējuši kaut kādā veidā uz kaut kādu noteiktu reakciju, manā gadījumā gandrīz 50 gadus. Ja, man līdz 48 gadi ir, ja man 48 gadus ir bijis stress no uzstāšanās. Un tagad es gribu to mainīt. Protams, ka es to nevaru izdarīt nedēļas laikā pirms uzstāšanās, ka man pie tā ir jāstrādā, un tas paliks arvien labāk un labāk, bet to var uztrenēt. Lūk, ja mēs tagad mierīgi padomājam, numur 1, vai stress tev kaut kādā veidā palīdz, tad, kad uzstājies, nepalīdz. Pareizi, principā viņš nav vajadzīgs. Vai tu piekrīti? Es pilnībā piekrītu, jā. Nu redz. Un tad ir jāsaprot, par ko īsti tev ir stress. Ne jau tev stress ir no uzstāšanās, tev stress ir no kaut kādām situācijām saistībā ar uzstāšanos. Tad tev ir iespējams bail no tā, ka tu varētu aizmirst tekstu. Ne par runāt. Un tad ir jautājums, ja tu uzstājies, piemēram, tā kā man bērnībā jūs skatos jāskait dzīvoļi, tad, protams, kad bija šis bailes, kad varētu aizmirsties kaut kā dzīvoļa rindiņa. Un tāpēc es zināju, ka mamma stāv kulisēs ar tekstu, un ja tad viņi man pabļaus priekšā. Ja, tad tas tika izslēgts. Visiem daktieriem, piemēram, ir suflieri. Ja. Tagad, piemēram, visām meistarklasēm, visiem, ja esat pamanījuši, tad, kad cilvēki uzstājās, viņiem ir 2 monitori. Vienā rāda laiku, vienā iet slaidi un teksti, ja, lai viņš vienmēr var ierīts tāds. Ja. Tad to teorētiski var izslēgt, jūs teorētiski praktiski var izslēgt. Tad visticamāk, kad ir bailes arī no zāles reakcijas, vai es būšu pietiekama laba priekš viņiem. Un tad nāk tas tā doma tāda, ka es dalīšos ar noteiktu zināšanu krājumu, ar noteiktu informāciju ar šiem cilvēkiem, kas viņiem noteikti būs ļoti, ļoti vērtīgi. Ja kādam cilvēkam varbūt tas jau būs zināms, tas nekas, jo atkārtošana ir laba lieta, vai ne? Un es stāstīšu no visas sirds, es došu no visas sirds to labāko. Un ja man publikā būs cilvēki, kuri atnākuši ir tāpēc, ka viņi grib no manis saņemt šīs zināšanas, tad lai man nosauc kaut vienu iemeslu, kāpēc, lai cilvēkiem būtu negatīva reakcija. Es to izdarīšu no visas sirds, labi sagatavojusies. Ja? Jo mums šīs bailes no citu cilvēku reakcijas attiecībā pret mums ir ārprātīgi lielas. Ja? Jo tas, es teicu, tas ir tas, kas mums ir jāaudzināts no skolas. Mūs kritizēja vecāki, mūs kritizēja skolotāji, ja? Mūs klases biedri apsmēja. Varbūt, ja tur kaut kas nesanāca, ja varbūt tāds, kā pirmoreiz iznāca klases priekšā, kad tu vēl nezināji, kā kontrolēt savas kustības, un neviens varbūt nemācīja, tad tur varbūt bruņčus tirināja vai kaut kā rokas kustināja nelabi, varbūt aizmirstās tas dzejolis, un tad attiecīgi kāds apsmējās par to, un šī te negatīvā pieredze no mūsu iepriekšējās dzīves pieredzes ir tā, kas veido to, ka mums varētu šobrīd sanākt slikti. Un šī gadījumā, lai šo barjeru nojauktu, mums ir jāiedod smadzenēm pozitīvā pieredze. Jo smadzenes atlaidīs stress tikai tajā brīdī, kad mēs iedosim smadzenēm pozitīvo pieredzi. Un kā tas notiek? Šīs ir tās vizualizācijas saucamās. Un ir viens baigi interesantais triks, kas ir pētīts, un tā tiešām taisnība ir pat sportisti slēgti klāt, smadzeņu pētnieks ir slēguši viņu smadzenes klāt pie visiem šiem vadiņiem un skatījušies, kas tur smadzenēs notiek. Un ir 2 veidi, viņi teicu, tagad iedomājies, ka iztēlojies visu savu tenisa spēli, kā tu spēlē tenisu, ja kāds būs šis mačs. Viņi skatījās impulsus, kas notiek smadzenēs un attiecīgi organismā reakcijas. Un otru viņi to pašu izdarīja, ka cilvēks tiešām fiziski reāli spēlē šo tenisu. Un kas ir interesanti, kad šie te impulsi un reakcijas ķermenī un prātā notiek pilnīgi vienādi.
vai mēs to iedomājamies, vai mēs to darām reāli fiziski. Jo prāts iedomāšanos no realitātes nespēja atšķirt. Ja, kā smadzeņu pētnieki mēdz jokot, viņi saka, lai man kāds pierāda, ka tas, kas šobrīd notiek, ir realitāte, nevis manas iedomas, un to nevarot pierādīt. To reāli pierādīt, ka tās nav iedomas, bet tā ir realitāte. Ja, jo smadzenēs notiek pilnīgi vienādi. Lūk, un tad, Marija, kad mēs ar vienu treneru no Latvijas kopā vadījām publiskās runas treniņus, tad tas viens no posmiem, kā trenēties uzstāšanos, lai nebūtu šī stresa, bet tu būtu ļoti pārliecināts, ka tu vizualizē, sākumā tu vizualizē to, kā tu sēdi zālē un skaties un iedomājies kādu cilvēku, kurš ļoti labi un profesionāli to dara, ja, kurš ļoti labi uzstājas, sameklēt kādu sev, tādu, ka liekas, ja es tā kā viņš, tad vispār, ideāli, ja labāk nemēdz būt. Tu apskaties ritīgi, kā viņš to dara. Tad viņa vietā ieliec sevi, bet tu joprojām turpini būt zālē. Tu skaties uz sevi no malas, kā tu tur daries, kā tu runā, kādi tev ir žesti, cik tu esi pārliecināts, cik tu esi mierīgs, ja, un sajūti, skaties un izbaudi to savu uzstāšanos ar pilnu tādu pilnīgu kaifu, ja, lai tu tā, ka pilnīgi, tā, lai līdz visām nervu šūnām tas aiziet. Un tad tas pēdējais, ko pieliek klāt, ir, ka tu ieej iekšā tajā cilvēkā uz skatuves, ka tu esi uz tās skatuves. Un tajā brīdī tavu vizualizācija pārtop, ka tu jau esi uz skatuves un tu ieraugi to auditoriju. Bet tā joprojām ir tikai tava vizualizācija. Tu sēdi tā kā mēs šobrīd, ja kaut kur savā istabā, un tu vienkārši iztēlojies, kā tas notiek. Un tad, kad tu šādi strādā, tad, un galvenais ir iztēloties un kontrolēt, ka es esmu uz skatuves, un es esmu tagad tā, kā tas pieņemsim, Simons Sinek, ja, un es tagad uzstājos, un kādi man ir feini žesti, un cik es esmu pārliecināta, un kāda man ir laba balsi intonācija, un kā es māku pār balsi strādāt, un atkal es māku klusāk, un kad es aizrauju publiku, man visi ceļās kājās un aplaudē, un visi ir feini, ja, un es izbaudu visu to, un es sajūtu, ja es sev tā kā iedodu ķermenim to pieredzi par ārkārtīgi pozitīvu un mierīgu foršu uzstāšanos. Un tai brīdī, un būs viens posms, kad organisms un smadzenes atlaidīs, jo tā pozitīvā pieredze pārņems, jo kā viņi veidojās, respektīvi mums smadzenēs ir neironiņi, ja, viņi tur ir triljoniem. Un ar viņiem ir izveidojušies tāda kā maza tiltiņa, tās neironu saites, kad kaut kādā brīdī es reaģēšu šādi, un hops, savienojums. Un, lai mēs veidot jaunu savienojumu, kad es uzstāšanās, es satraucos vietā uzstāšanās, es jūtos lieliski, ja, tad, lūk, lai uztaisītu šo jauno, ir jābūt ļoti ilgstošai labai pieredzei, lai vecā atlaistu. Ja, mums jāsabaro savu smadzenes ar ļoti labu pieredzi. Tas ir tas arī, ko, piemēram, dara psihoterapeiti, kas nodarbojas ar hipnoterapiju. Viņi smadzenēm uzbūvēja jaunās neironu saites. Tas, lai tiktu galā, piemēram, ar bailēm no lidošanas, es pat tam esmu gājis cauri vai līdzīgi, viņi vienkārši tavām smadzenēm iestāst, ka es tagad lidošu, man patiks, būs baigi feini, tas ir kaifs, lidot ir kaifs, tas ir kaifīgi, ja? Un tad uzbūvēju šo te jaunu neironu saiti ļoti spēcīgi, viņi zina, teiksim, kādus pareizos vārdus lietot un viss, un šādi strādājot, viņu smadzenēm iestāst, ja, ka tas tagad būs tā, turpmāk. Un tas pats notiek ar tevi, principā tas ir tas NLP vai tā savu smadzeņu pārprogrammēšana. Ja? Tā kā mēs iestāstam sev, ka tagad šajā situācijā es rīkošos šādi, un man būs šī te reakcija. Ja? Un es saku, un tad, kad tad tiek vizualizēts, tad ir jāaiziet līdz visām maņām, kādas skaņas, kādas smaržas, kā cilvēki, ko es dzirdu, ja? Kā viņi ir apģērbušies, kādas sejas, tur ir vairāk sievietes, vīrieši, vai tur ir miks, kāda vecuma, ja varbūt kāda konkrēti cilvēki pat ir redzami, līdz vismīļākajām detaļām, līdz tādām niansēm, ka tu pilnīgi, tas ir ļoti, ļoti reāli. Un jo ilgāk tu šādi dzīvojies tai vizualizācijā, jo vairāk tu sev piepildi ar pozitīvu informāciju un pieredzi. Piemēram, visi sportisti šobrīd pasaulē pirms lielajām sacensībām šādā veidā strādā ar sevi, gatavojoties lielajām spēlēm. Viņi vizualizē savu spēli pirms spēles, viņi izspēlē šo spēli ļoti veiksmīgi jau pirms spēles. Jo, kā mēs zinām, viņi visi analizē savus pretiniekus, ja, ar ko viņi spēlēs, teiksim, tas ir kaut kāds tenis vai cīņas, sporta veids vai boksā, ja viņi jau pirms tam ir izanalizējuši tavu pretinieku, teiksim, tādas gājumu stratēģijas, un viņi jau var vizualizēt, kā tā cīņa attīstīsies, ja, kā tas notiksies.
Ja. Un līdz ar to, jo spēcīgāk tev šī ir, jo vairāk tu ķermenim iestāst un prātam, kad būs tā. Un kas tad notiek, tad tai brīdī prāts sāk strādāt ar ķermeni tavā labā. Nevis tu vairs ej viņa pavadā, bet prāts sāk kalpot tev. Viņš ir, tu gribi darīt šādi, lai būtu feini. Pareizi, man tagad jau ir pieredze, pareizi uzstāšanās, tas jau būs feini. Ja, tas būs forši, tā ir labi. Un vēl viena maza nianses pie kuras uzstāšanās ir saprast, kas ir manas uzstāšanās mērķis īsti. Ja, kāpēc es to eju darīt? Ne jau tāpēc, lai es uzkāptu uz skatuves, ja kādam ir uzkāptu uz skatuves un parādīt, kas es beigais keks, un es te tagad jums visiem baigi pastāstīšu, tas ir cits stāsts, ja, tad arī tur iespējams tam cilvēkam būtu mazāk stresa. Bet ja es eju ar lielu un dziļu pārliecību, ja, kad es padalīšos ar ļoti vērtīgām zināšanām ar feiniem cilvēkiem, kuriem viņas vajag, tādējādi palīdzot un uzlabojot viņu dzīves kvalitāti. Ja. Un tajā brīdī arī tu eji vairāk ar tādu, vēlmi palīdzēt, ja, ka tu pārslēdz nevis tu uzmanību, nevis no tā, ka es tagad stāvēšu uz skatuves, man tur raustīsies kāju un tirināsies plakstiņš, ja, tāpēc man būs bail, bet es eju visu laiku, es eju palīdzēt. Es eju atbalstīt cilvēkus, es eju darīt labu. Ja. Un tas šīs teiksim, jo kas ir enerģija, arī stress ir enerģija. Un pāršliek pateikt, pagaid. Man patiesībā ir milzīgs prieks. Manā iekšēnē ir ārkārtīgi liels prieks, ka man ir dota šāda iespēja uziet uz tās skatuves un šiem cilvēkiem dot to, kas viņiem patiešām ir vajadzīgs, jo tas ir vērtīgi. Jo viņi ir izrādījuši savu interesi, nevis viņus varu piespiedāt nākt, bet viņi pateica, jā, Elīze, es pie tevis gribu nākt paklausīties, jo man tas ir milzīgi vajadzīgs. Milzīgi vajadzīgs. Un būsim godīgi, ja tu runā par tēmu, ja tas nav dzejols, bet runā par tēmu, kuru tu patiešām zini, kas var aizmirsties. Nevajag mēģināt tekstu iekalt no galvas, ja, bet ja tu brīvā formā dalies ar savām zināšanām, tā kā šobrīd mēs, piemēram tagad, mēs jau arī principā esam uz skatuves, vienīgais, ka mēs varbūt to zāli tā neredzam tādā auditorijas formā, bet savukārt tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, ka principā tu jau tagad arī esi tādā pašā statusā, nekas jau nav savādāk. Viss notiek labvēl. Tieši tā. Mums ir arī jautājums ar šo, bet es domāju, ka tu daļēji atbildēji, vai strādājot ar zemapziņu, tomēr ir iespēja transformēt šīs uzstāšanās stresu. Jā. Un tas ir pierādīts. Un man bija papildus jautājums arī, cik apmēram ilgi ar to jāstrādā. Es pieņemu, ka tas ir darbs mēnešu, gadu iespējams garumā, bet konsekvents un regulārs katru dienu, cik būtu tās minūtes, jo es nevaru, pieņemsim, gribēt, man rīt ir uzstāšanās, tad iepriekšējā vakarā es pavizualizēšu un rītā viss būs kārtībā. Šis naivums laikam jau ir atstāts kaut kur pagātnē, ka tas tik vienkārši notiek. Pirmkārt, to nevar visiem cilvēkiem pateikt vienādu laiku. Jautājums ir, cik kuram cilvēkam šī pieredze pagātnē ir bijusi negatīva, cik tas stresa līmenis kaut. Es varu, piemēram, padalīties savā personīgajā pieredzē. Kā es teicu, man abi vecāki ir aktīvi, un es uz skatuves esmu būtībā no 3 gadu vecuma. Ja, es esmu bijis Latvijā uz visām skatuvēm, visām. Un 14 gadu vecumā es uz operas skatuves vadīju koncertu, kur zālē sēdēja prezidents valsts. Ja. Līdz ar to man, teiksim, tāda vispār publika kā tāda, man no bērnības es esmu pieredzināta, kad es esmu uz skatuves. Un tā kā mana mamma neaizgāja profesionāli, tālāk neturpināja aktrises karjeru, jo padomu laikā bija tā, ka bija šī sadale, un viņai sanāca, viņai jābrauc tālāk uz Valmieru strādāt, un tēvam vajadzēja palikt Rīgā, un šādā veidā ļoti daudz ģimenes izjūgt, tad viņi izdarīja par labu izvēli ģimenei, un aizvērt ciet savu aktrises karjeru, tad viņai ļoti gribējās. Un, attiecīgi, viņai gribējās šo kaifu ar teātru. Un tad, attiecīgi, mēs kā bērni nosacīti realizējām viņas sapni, un mēs bijām uz skatuves. Bet tā nelaime bija tāda, ka mēs jau neizgājām mācīties aktieru meistarību, attiecīgā vecumā. Mēs bijām mazi ķipari, man tur bija 6-7 gadi, kas jau nopietnā tiešām jau uz Nacionālā teātra skatuves ar tekstiem, teiksim, dzejoļus skaitīju un kaut kādās izrādēs jau ar tekstu spēlēju. Un tagad noteikti ļoti daudz apsmiesies par to. Bet jūs man prasītu, kas bija mans stress tajā brīdī. Man nebija stress iziet priekšā cilvēku priekšā. Man nebija bail no zāles. Man bija bail nonākt no skatuves, jo tur gaidīja mamma. Un es nekad nezināju, vai viņai būs paticis vai nē. Un ja viņai nebija paticis,
izdarīt, nebija pietiekami profesionāli, tad emocionālais tāds, emocionālā vardarbība, teiksim, tāda neapmierinātība bija ļoti spēcīga. Ja? Un, lūk, man, piemēram, absolūti nav vēl šobrīd uzstāties, es varu pateikt pilnīgi godīgi, jo es zinu, ka aizkulisēs mamma vairs negaida. Ja? Šī trigera vairs nav. Ja? Līdz ar to, ja, teiksim, man ir vienkāršāk tikt ar šo galā, ja? Jo man, teiksim, tās bailes tika izveidotas no tā, kad es nonākšu no skatuves un tur mani sagaida briesmas. Nevis uz skatuves, viss notiek labi, bet noiet no skatuves varbūt slikti. Ja? Un līdz ar to man nav bail iet uz skatuves, man ir bail nonākt no skatuves. Ja? Un šobrīd, kad mamma vairs tur nav, tad man ir ļoti viegli. Mēs ar mammu to visu esam izstrādājuši un mums ir ļoti labas attiecības. Bet viņa ar par to saka ārpēc, es to būtu zinājusi, jo viņa jau gribēja tikai labu. Ja viņai bija emocijas, viņa nemācēja tik galā. Viņai gribējās, lai viņas bērni to izdara profesionāli, lai it kā mēs būtu veiksmīgi, viņa gribēja mūs atbalstīt. Atbalstīšana bija diezgan emocionāli agresīva. Ja? Jā. Līdz ar to manas bailes ir pilnīgi cits uzstājoties. Viņas šobrīd vairs nav, bet tad, kad viņas bija, ja kad bija bērns vēl. Ir jāsaprot pirmkārt, no kā tev pat tiešām ir bail, un ar to tad arī ir jāstrādā, no tā, uz to tad arī ir jāmaina savu attieksmi. Ja? Tur ir katram jāpaskatās pagātnē, tur, saku, mēs ļoti bieži ar cilvēkiem, kas strādājam, mēs pat kādreiz paņemam grupās, teiksim, individuāli pastrādājam, ka mēs aizrokamies līdz tam, no kurienes tās bailes nāk, kas bija tās situācijas, un tad ar tām var tikt galā. Ja? Jo tām atkal, es 1. martā arī iedošu dažādas tehnikas par to, kā nomainīt savu pagātnes pieredzi. Ja, jo mūsu reakcijas uz konkrētām pagātnes pieredzēm ir balstītas tikai un vienīgi uz to, kā mēs šobrīd jutāmies, kā mēs bijām iemācījušies atkal rēģēt. Ja. Tā ir pagātne, nav realitāte, tas ir kaut kas tur. Jā. Mēs tagad paskatāmies. Labi, šis it kā ir skaidrs, tas ir par lietām, kuras mēs vairāk vai mazāk plānojam. Tas uzstāšanās ir tāda lieta, kas nenotiek tā, rīt tev jāuzstājās. Un tad mēs zinām, tas stress, un tad mēs varam ar to pastrādāt tajā laika posmā līdz tai uzstāšanai. Bet kā ir ar tām dzīves situācijām, kas mums notiek negaidīgi? Es nezinu, ir nopietns projekts. Pēkšņi tev saslims bērns, pēkšņi tev saplīst mašīna, vēl kaut kas, un pilnīgi izsit tevi no līdzsvara. Kā saglabāt šajā situācijā to mieru un neļaut sevi dzīt kaut kādā panikā? Vai tur ir kādas metodas? Ir. Pirmkārt, ir jāsaprot tā, ja tev bērns ir tādā vecumā, ka viņš var saslimt tā, ka tev pie viņa ir jāpaliek mājās, un tev tuvojās kāds nopietns projekts, kur tev ir jādodās projām no mājām, vai jābūt tādā resursu stāvoklī, ka tu nevar atļauties sēdēt bērnam blakus. Ir iepriekš jāsagatavojās, ka nevis ar domu, ka bērns saslims un ko tad es darīšu, bet ir jābūt vienmēr risinājumam. Ja? Ir jābūt, tātad, ja notiks situācija X, es darīšu tā, ja notiks situācija Y, es rīkošu šādi. Tad man ir kāds cilvēks, kas tajā brīdī ar bērnu varēs palikt. Arī, piemēram, kad man bērni bija mazs, ja, tad man arī bija kāda treniņa vai kaut kas tāds, man vienmēr tika atrunāts, kad slimības dēļ, bet pieņemsim pilnīgi godīgi. Ja man pēkšņi notiks kaut kas, un man būs 40 grādu temperatūra, visticamāk, 1. martā nedošos no skurien. Pirmkārt, lai nevienu nesaslimdinātu, otrām kārtām, arī tas ir manai veselībai bīstami, ne? Un ja cilvēki ir notikuši ķibelis, es sacēju, kādu vīrusu, man ir 40 grādu temperatūra, pārceļam. Ja? Tā ir realitāte, mēs esam tikai cilvēki. Ja? Varbūt mazāka temperatūra var pārslēgt uz online. Ja? Ir kaut kāda, restīvi ir jāpadomā, jāizveido risinājumi iespējamām situācijām. Tas nomierina momentā, ja? Jo tu zini, ka, ja gadījumā arī kaut kas nāks tāds, tad tev jau ir risinājums. Piemēram, es cenšos arī, tagad, kad būs 1. martā, tad gan es došos tieši tajā dienā, bet parasti, piemēram, ja man treniņš ir no rīta, tad es vienmēr braucu iepriekšējā vakarā. Kāpēc? Tāpēc, lai man būtu 100% pārliecība, ja tiešām mašīna kaut kas saplīst, es varu paspēt aizbraukt ar vilcienu. Ja vilciens tiek atcelts, es atradīšu veidu, kā ar autobusu aizbraukt uz turieni, ja? Kad man tomēr ir pietiekami daudz laika, lai es tur nokļūtu. Ja? Kad es plānojos. Jo ļoti būtiski ir izveidot procesu, kurš rada mieru. Tāpēc arī maziem bērniem saka, ja piedzimst maz bērniņš, izveidojiet viņam tādu foršu dienas režīmu, jo mazam bērniņam tas radīs mieru. Ja? Kad, ja viņš zinās, ka tad ir brokastiņas, tad mamīte sanāk samīļot, tad viņš pačuķi, ja? Tad viņam tas, un ja viņam ir režīms nosacītais, ja? Tad viņam ir miers.
Un tāpat arī mums, ja mēs zinām to procesu, kā mēs atzīmējam, kas notiks, tiksim, arī tie procesa plānotāji, kas ir darbosies dažādos uzņēmumos, viņi zīmē šīs schēmas. Ja, piemēram, iziet līnija numur 1 ārā, tur mašīnu ražošanā, ja, no ierindas, tad kas notiek tālāk, kurš viņu aizstāja, vai, piemēram, uz līnijas kāds darbinieks saslims, ja, tad ir atkal aprakstīts process, kā viņu aizstāja, cik ātrā laikā, ja. Nu, televīzija, arī, piemēram, ja ir dažādi serveri, ir kameras, uz kurām var pārslēgties, ja kaut kas noplīst, vai, piemēram, tiek elektrības padevu pārtraukt, kādā veidā pārslēgt uz generatoriem. Nu, ir izstrādāti šie procesi uz priekšu jau, kas notiks, ko darīsim, ja notiks. Ja notiek šī plānošana. Un tieši tāpat ar mūsu dzīvi. Kā saka, nu, viena iespēja ir, es darīšu, un kā būs, tā būs, un tad ir jautājums, nu, ja tu sāc par to stresot, nu, tad tas ir tas tad tu uz to gāji apzināt, ja tu nav jābrīnās, ka tev ir stress. Bet, ja tu gribi to stresu izslēgt, nu, tad ir jāpadomā vienmēr, kā es darīšu, ja gadījumā notiks kaut kāda savādāka situācija, vienkārši izspēlēt šīs situācijas. Ja? Arī cilvēki, kas ir mācījušies varbūt pašaizsardzību vai līdzīgas lietas, man bija tā, ka man augstskolā viņi mācīja, tur bija ļoti interesants mums foršs augstskolas vadītājs, kas teica, jā, mums visām meitenēm būs nodrošināta pašaizsardzības, jo, nu, Latvija nav pārāk droša, tāpēc viņš uzaicināja tiešām vienu miesasargu, kurš stāstīja par pašaizsardzību. Un tad viņš teica, viņš vienkārši izspēlējiet domāt situāciju, ja kāds jums uzbrūk, ko jūs darīsiet. Bet tajā brīdī jums nav jāstreso un nav panika, ja? Lai jums jau smadzenēs ir schēma, kā es rīkošos. Ja, piemēram, tie, kas varbūt ir mācījušies arī kaut kādas cīņas, ja, austrumu cīņās, piemēram, karatē arī un tā, viņi atstrādā sitienus, ja? Viņi strādā tik ilgi, kamēr tas sitiens ir perfekts. Viņi nedomā, nu tad es paņemšu kaut kā tur mēģināšu sist. Viņi atstrādā dažādus sitienus dažādām situācijām, ja? Viņiem jau ir gatavi tā kā tādi komplektiņi. Un tāpat arī mums dzīvē mēs izveidojam jau procesus dažādām situācijām. Mēs zinām, tas ir tā kā pieiet bibliotekā pie grāmatas, ja? Man tagad vajag uzzināt kaut ko par smadzenēm, es ņemšu enciklopēdiju par smadzenēm un nevis par pēdām, ja? Jo tur es meklēšu un neatradīšu informāciju, man var sākties stress. Ja es paņemšu enciklopēdiju, kur aprakstīta ir smadzeņu darbība, tad es noteikti atradīšu informāciju un viss būs kārtībā. Respektīvi, lai mums ir šie te failiņi, kurus paņemt no plaukta gatavs, mums ir risinājums, ja? Un tad līdz ar to, ja tu zini, ka tev ir tas risinājums, un tad ir kā, kāpēc lai tu stresot pēc. Es vēl esmu dzirdējis tā teicienu labais stress, ka, nu, man jau tas stress ir vajadzīgs, jo tas man vairāk, nu, kaut kā es vairāk izdaru, kaut kā labāk izdaru, kaut kā motivētāk izdaru, vai tas ir mīts, lai cilvēks, es nezinu, nemainītu kaut ko, vai tas tā tiešām ir tāds labais stress saucamais? Nu, redz, ir baigi interesantā lieta viena. Es nezinu, vai cik daudz no jums to zina, bet, piemēram, cilvēkiem, kas nodarbojas ar budismu, jā, teiksim, budistu mūki, viņi dzīvo tādā vienmērīgā laimes stāvoklī, jo ļoti lielā stresā un ļoti tādā ārprātīgā priekā emocijas un ķimikālijas, kas ienāk organismā, ir līdzīgas. Jā, visi toksīni. Un tāpēc arī šī, teiksim, tāda, nu, man nepatīk salīdzināt, bet visbiežāk amerikāņu filmās mēs redzam, ka meitenes tur, jā, kaut kas vajag labs notiek, ja tur lec pa gaisu. Patiesībā kāda nenormāla, es lietošu tiešām šo vārdu, nenormāla prieka izrādīt, vaiprātīga, patiesībā arī ir kaitīgi. Ir cilvēki, kas uzzinot par to, ka vinnējuši loterijā, nomirst ar sirdstrieku. No pārāk liela prieka, jā. Nu, diemžēl tā ir. Tas sanāk, ka gan tas sliktais stress, gan labais stress var izraisīt veselības problēmas un pat nāvi. Un varbūt tā turpinot tieši šo tēmu, tad ko tad nodara stress mūsu organismam vai psihē? Kāpēc vispār stress ir radīts? Mēs varētu paskatīties tā ļoti, ļoti zinātniski, kāpēc mums vispār ir dots stress. Nu, ja tu iedomājies tagad alu cilvēku dzīvo alā, un tur ārā kaut kur staigā, tur mamuti, tīģeri, lauvas un visi pārējie, ja? Un viņš tagad iet medīt, nu, un viņam kaut kā gadās, ka tas lauva tomēr tā kā viņu tā kā sāk jau tā kā, nu, uzvarēt, jau viņam ir jālaižās. Tad ir šis stress, jo organismā ir adrenalīns, ja, visi šie stresa hormoni izdalās, un cilvēkā parādās mežonīgi liels enerģijas daudzums, milzīgi daudz resursi, kad viņš var izdarīt to, ko normāli vienkārši tādā ļoti relaksētā situācijā viņš izdarīt nevar. Ja viņam parādās, ka tas varētu pārdarīt spējas, tāpēc ir dzirdēts, ja, ka lielos stresos tur vecmāmiņa paceļ smagu auto, kas bērnam uzbrauc uz kājas un vēl kaut ko, ja, kas liekas, nu, paga, tas taču jā.
jā, vai tur iznest 3 durvis kapjā ārā no dzīvokļa, kurš deg, jā. Nu, kad ir kaut kādas nenormālas reakcijas, ja, kad cilvēki izdara kaut ko tādu, liekas, bet tas nav norma, tas nav reāli, ko izdarīt. Tāpēc, kad reiz stresa mums pirmkārt nojaucās barjeras, jā, mūsu prāts vairs nebloķē, kad nav tā, ka stresam, nē, es tagad nevarēšu paspiet, es parasti skrēju 1 kilometru, tur, es nezinu, tur 4 vai 5 minūtēs, jā, nu tagad es varētu pamēģināt 3,8 minūtēs noskriet, ja, to kilometru, nu mēs šādi neplānojam, pareizi mēs vienkārši, nu tur biežam ārā visu, kas ir iekšā, pareizi mēs dedzinām maksimālo jaudu ārā. Un redzat, to pozitīvo stresu ir tā, ka jā, ir kaut kādas situācijas, ka tas stress tev dod vairāk to enerģiju iekšā, bet redzi, ja tas pozitīvais stress ir konstants, tad viņš vienalga ietekmē gan imūnsistēmu, gan hormonus, gan absolūti visus procesus, ja, viņš dedzina ārā un līdz ar to vienā brīdī tās ķimikālijas ir tik daudz organismā, ka tas jau ir būtībā ļoti nopietni un kaitīgi. Ja, tā kā ar pozitīvo stresu vajadzētu ļoti uzmanīgi. Un es tikko varu pārlikt, kad ir jautājums par un tomēr ir situācijas, kas pārsteidz, ko darīt, kad jau ir stress. Tad ļoti svarīgi ir, piemēram, nezinu, tu esi atrodies kādā situācijā. Es saku, protams, ja tev pēkšņi nakts laikā kāds uzbrūk, ja, tad ir jābūt vienkārši reālai rīcībai, ko tu vari darīt, tev ir jābūt gatavam, ja, tur sist ārā logus, mašīnas daudzīt, ja, tāpēc, lai pievērst cilvēku uzmanību, tur bļaut, ka deg nevis palīgā, ja, nu, tur ir attiecīgi kaut kā skriet, slēpties un vispārējais, ja, nu, tas ir tādas lietas, kas ir, ja tādas ČP gadās nopietnas, tad tā. Bet, ja mēs domājam par tādām, citām stresa situācijām, piemēram, nezinu, ejot uz sapulci, pēkšņi atcerējos, ka kaut ko aizmirsu izdarīt. Izkrita no prāta. Un tagad es zinu, ka priekšnieks man par šito prasīs un ko lai dara. Ja? Un tad ir jautājums, atkal atceramies to, ka stress nav risinājums. Stress ir tikai emocija. Ja? Tad mēs mierīga prāta padomājam, tātad, tas nav izdarīts. Kā es varu šo situāciju vērst par labu? Tātad es atklāt uzreiz pateikšu, ka negaidīšu, ka viņš man saka, kā ar to, vai arī es varu pagaidīt, varbūt viņš aizmirst, ja, tur, kā saka, jāizdomā strateģiski pareizi, atkarīgi, kāds ir priekšnieks, cik viņš ir sakarīgs, ja. Tad var pateikt, jā, es tiešām aizmirsu, un tas būs pirmais, pie kā es ķeršos šobrīd klāt. Un sagatavot, kad jā, priekšnieks izrādīs negatīvu reakciju, un viņam būs dusma uz manīm, un viņš varētu kaut kādā veidā teikt, klausies, Haidī, kas ir ar tevi, ja, savācies, un kas tur, kaut kāda negatīva. Un tad pie šīm situācijām, ja ir, teiksim, tā stresa situācija tāda, ka kāds vēršās pret tevi, tad ir viena tāda maza tehnika, kas ir ļoti vērtīga. Katrs cilvēks piedzimst ļoti labs cilvēks. Bērniņš, kad piedzimst, viņš ir labs cilvēks. Pēc tam kaut kas dzīvē notiek, kas veido viņa raksturu, reakcijas un vispārējo. Bet ja mēs paņemam to kā definīciju, ka katrs mēs piedzimstot, esam labs cilvēks. Un šis labais cilvēks nekur nepazūd. Viņš dzīvo visu laiku. Tas esam mēs. Un tad mums ir šīs dažādas reakcijas, rīcības un viss, kas pārējais. Un ja kāds, piemēram, mums kaut kādā veidā vērš pret mums, tad patiesībā viņš jau nevērš pret šo labo cilvēku. Viņš vēršas pret kaut kādu nodarību. Es aizmirsu. Tā bija konkrēti mana rīcība, tad es aizmirsu. Ja? Un ja man ir pietiekami dumšs priekšnieks, kas par to saka, izdari to vai klau, vai gadās, izdarīt nākamreiz, vai tā neaizmirstās, ierakst vairāk kalendārā, sastādi sev tādu sarakstu, kas tev jāizdara. Bet tagad šobrīd tas mums ir jāatrisina, bet varēs to viens paspēt izdarīt, varbūt tev vajag kādu palīgā, bet mēs ejam uz risinājumu, nevis uz nosodīšanu. Ja? Tas būtu tāds labs vadītājs tā darīt, bet ja tomēr ir tāds slikts vadītājs, kas iet uz nosodīšanu, tad prātā vienmēr vajag paturēt. Es esmu labs cilvēks pēc definīcijas, un tas nav maināms lielums. Tas nav maināms lielums, tas tā kā matemātikā 2 ir 2, un viņš nevienā brīdī nevar palikt par 3 no zila gaisa. Ja? Līdz ar to es esmu labs cilvēks, tā ir definīcija. Tas ir aksioma, tas nemainās. Un cilvēki var vērsties tikai pret kaut kādām mūsu reakcijām vai rīcībām, kuras es varu mainīt. Tātad, ja es kaut ko izdarīju slikti, es varu darīt tā, lai nākamreiz es vairs slikti nedarītu, lai es darītu labi. Un es to varu uzlabot. Un tas ir kaut kas ārpus manis. Tas nav es, tas ir ārpus manis. Tā ir ļoti svarīga lieta, ja, kad atcerēties, ka tas nav stāsts par mani, tas ir stāsts par kaut kādu manu rīcību, kur es varu uzlabot, ja viņi ir slikti. Tad otra lieta ir, ja cilvēks, piemēram, nāk un
bļauj uz tevi vienkārši tāpēc, ka viņš, es nezinu, tur vadītājs, kurus nodarbojas ar bulīgu, piemēram, es esmu izbaudījis tādu lietu, ka man vadītāji katru dienu nāca iekšā manā kabinetā un teica, Karīna, tu šodien kaut kā ļoti slikti izskaties, tev kaut kas slikts laikam ir noticis, tu laikam nejūties labi šajā darbā. Jo viņa zināja to, ka es to nezināju, bet mani pieņem šajā amatā par viņas vietnieci, jo viņi gribēja viņu atlaist un mani paņemt viņas vietā. Visi to zināja, izņemot mani. Un es sākumā nesapratu, kāpēc viņi tā rīkojas, un tagad es to uzzināju, tad es sapratu, jo viņai vajadzēja man noteikt stāvokli, kad man uz darbu negribējās iet, un es meklēju citu darbu, lai man nepatiktu uz turieni iet. Viņai bija svarīgi izveidot manu darbu, teiksim, vidi, lai man būtu slikta pieredze, lai man tur slikta sajūta būtu. Jā, viņi man tur darīja dažādas lietas. Pēdējā brīdī uzdevumus deva, nepaskaidroja, ja atstāja vienu pašu ar dažādiem projektiem, kur manis pat kā tikko jauns darbinieks pat nesaprata, kur es varu resursus dabūt, lai to realizētu. Respektīvi darīja visu, lai man būtu slikta pieredze, lai es, sagrūtu, ja, lai es sabruktu. Ja. Un man, piemēram, šāda ļoti laba pretreakcija bija, kas atkal savukārt saka, patiesībā viņi dabūja tieši pretējo efektu, ja, jo es biju jau mācījusies, un viņi nebija pirmais priekšnieks manā dzīvē. Un es jau biju mācījusies par prātu un visām šīm NLP tehnikām, ko viņi mēģināja pret mani pielietot. Un tad, kad viņi nāca iekšā un teica, Karīna, tu šodien slikti izskaties, saka, tiešām, man gan šodien jau 3 cilvēki pateica komplimentus, kas ļoti labi izskatos, un patiesībā man ļoti patīk šeit strādāt. Šī ir man viena no labākajām darbvietām, kas ir bijuši, un paldies, ka tu esi tik pašs priekšnieks. Man tik labi viss šeit patīk. Un viņi saprata, ka to vairs nav jēga darīt, tāpēc, kad, bezjēdzīgi, ja, ka es nepakalpos tajā, neiesaistos viņas spēlītē, ja, es neaizdevu viņas emocijām. Ja, es noturu to savu vērtību un emocionālo līmeni, ja, es apstāju. Un tad ir jāsaprot vienmēr, kā es jau teicu sākumā, ka jebkura agresija, jebkura ir vājuma pazīme. Par to mēs runāsim, es saku jau 1. martā treniņā dziļāk, kāpēc tas tā ir un no kurienes tas nāk. Bet ir jāsaprot, ka šie cilvēki, kas pret jums vēršas, viņiem ir kaut kāda pagātnes trauma, ar kuru viņi netiek galā. Un jebkura agresija patiesībā nav stāsts par jums, bet ir stāsts par viņa nespēju tikt galā ar kaut kādu pagātnes traumu, viņam nav emocionālā inteliģence, viņš nezina, ko ar savām emocijām darīt, un viņš šādā veidā mēģina izdzīvot. Tas ir viņa vienīgais izdzīvošanas scenārijs, viņam citu nav, un tas nav stāsts par tevi, stāsts par viņu. Mans stāsts ir, kāpēc es reaģēju, kas man pagātnē ir noticis tāds, kāpēc man, piemēram, priekšnieks, kas ir stulbs, ienākot kaut kādu stulbību, pasaka, es tam pārdzīvoju vēl 3 dienas par to, ja? Kā man ar to tikt galā, lūk, ar to mēs arī 1. martā strādāsim. Bet tās lietas jāsaprot, ka tas standarts, kas mums ir iedzīts smadzenē, baidīties no augstāk stāvošas varas, skolotājs pateica. Piemēram, es savam bērnam iemācījos, ka skolotājam var būt slikts garstāvoklis, viņam kaut kas ģimenē var labi, ja? Viņam varbūt ģimenes vispār nav, ko viņš pārdzīvo tādējādi, viņš nav realizējis sevi dzīvē, ja? Un viņam ir kaut kāds komplekss un viņš tādā veidā nejūtas pilnvērtīgs. Ja? Otrām kārtām viņš ļoti labi zina, ka ļoti daudz uz skolu nāk strādāt cilvēki, kuri ir ar ārkārtīgi lieliem kompleksiem un kuriem vajag izrādīt varu pār cilvēkiem, un skola ir visdrošākā, kur šie agresīvie cilvēki var izpausties, jo nav nekā drošākā būt agresīvam pret bērniem, kurš ir principā vājuma pozīcijā pret tevi pēc definīcijas. Ja? Līdz ar to bērns man zina realitāti. Un viņš, piemēram, ir vairākas reizes atnācis mājās no skolas, šeit skolotājs nezinu, kaut kas noticis, laikam bija privātā dzīve, viņi tā beigas stulbi mums visiem izturējās. Es saku, kā, jā, bērniņ, tas tā. Un viņš, piemēram, vairs to, viņš neņem to, viņš nedomā, ka viņš tagad ir slikts, viņam tagad jau, skolotāji man uzbļāva, vai skolotāji man kaut ko pateica. Viņš zina, ka tā ir viņas problēma. Tā ir bijis īpaši nepelnīgi. Ja viņš, piemēram, nav kaut ko izdarījis, viņš saka, jā, es tur bišķi nocundaroju, es tur vajadzēja laikam laicīgāk bišķi pamācīties. Es tagad eksāmeniem, piemēram, viņam eksāmeni būs marta beigās, viņam 10. klase tagad ir. Un viņš, piemēram, sarunājas ar draugu pulciņu un paliek skolā ilgāk, viņi jau mācās. Ja, tieši tāpēc, lai izslēgtu iespēju, ka viņi slikt noliks testus. Ja. Ja. Līdz ar to vienmēr ir jāsaprot, kā es saku, stress ir tikai reakcija, un mums ir jāsaprot, kāpēc mums viņi ir tādi un kā mēs viņu varam mainīt. Ja. Jo stress nav risinājums. Ir jāsaprot viena lieta, ka liekas, man ļoti patīk, tikko vienā filmā bija fantastisks piemērs, fantastisks. 2 bērniem, māsai un brālim aiziet bojā abi vecāki, un viņu audzināšanu pārņem tēta brālis. Fantastisks cilvēks, kurš ir lustīgs, jautrs, kas viņiem tiešām bagāts arī viņš par tiem bērniem ņemās, un tad ir mammas draudzene, kas arī viņiem visu laiku bijusi kopā kā auklīte, ja, un tā,
un viņiem vienā brīdī ir tik milzīgi jautri, un tas puika pēkšņi apsēžās drausmīgā kokainā ģīmī un vispār sēž uz divānu un vispār pārstāja komunicēt. Un tas onkulis, ja, kas viņam skaitās oficiāli onkulis, pienāk Latvijas, klausies, nu kas tev notika? Mums bija tik forši jautri. Viņš bet es taču nedrīkst priecāties, man taču ir jābēdājas. Jā, bet tas onkulis, viņš saka, nē, tev nav jābēdājas, kāpēc tev ir jābēdājas? Nu kā, bet man taču mamma tēti nomiruši. Viņš saka, nu, tu domā, ka viņiem tur tagad būs priecīgi no mākoņa skatīties, kā tu sēdi bēdīgs, viņiem priecīgāk skatīties, ka tu esi te lustīgs. Viņš saka, nē, tas ir tikai kāds tev ir iestāstījis. Viņš saka, nē, tagad ir tieši jāpriecājas, un tev ir jābūt vēl divreiz priecīgākam nekā tad, kad mammai tēti būs vieglāk zinot to, ka viņi nevar būt tev blakus. Ja? Atkal stāsts par to, ka kāds mums ir iestāstījis, ka tajā situācijā ir jārīkojas tā. Ir taču tautas, kas, piemēram, tā kā kāds nomirst, taisa dzīves, ja, jo viņiem, teiksim, tā ir ciltī, viņi zina, ka tāda veselīta aiziet uz kaut kuriem, kur ir labāk. Tieši tā. Es, piemēram, varu apstiprināt, ka tā tas ir, jo tā, ka man pirmais radinieks vecā mamīte nomira, es jau biju diezgan liels cilvēks, man bija 20 gadu, un man viņa bija tiešām cilvēks, kas man būtībā visu laiku bija mājās ļoti daudz, ja kā saka, es negāju uz bērndārzu, es biju kopā ar veco mammu, man bija ļoti tuvs cilvēks, kur ļoti smagi aizgāja, viņa bija ļoti slima, un tā, ka viņa nomira, es tiešām nevarēju, man bija tā, ka es nevarēju gulēt, es raudāju, nepārtraukts, nevarēju pārstāt to visu darīt, līdz brīdim, kamēr viņa atnāca pie manis un pateica, Karīna, atlaid, man beidzot ir labi. Jo viņi tiešām pēdējo 10 gadus ļoti smagi slimoja un saka, man beidzot ir labi, man ir ļoti labi priecājies. Man bija nenormāli, es to nevaru izstāstīt, tas bija jāpiedzīvo, ja? Tad es zinu, ka viņi pie manis atnāca, man to pateica. Un es atlaidu. Es tagad zinu, ka es negādājos, un ir labi. Jā. Mēs esam gandrīz jau stundu, es skatos nopļāpājušas, bet man ir vēl pēdējais jautājums, pirms mēs pastāstīsim, tad kas notiks 1. martā. Par diagnostiku, jo 1. martā es pati stāstīšu par to, kā var noteikt stresu, paskatoties vienu savu rokrakstu, stresa līmeni. Un tas ir ļoti labs tāds pašdiagnostikas veids, lai mēs paskatītos, nu kas tad ar manīm tur īsti notiek, vai es esmu mierīga, vai tomēr es neesmu mierīga, vai jau tur ir izdegšana, vai vēl kaut kas jau netik pozitīvs. Kādi vēl ir tie veidi, kur mēs paši sev varam diagnosticēt to stresa stāvokli, jo es esmu dzirdējusi arī no cilvēkiem, ka man jau nav stresa, bet tā rīcība vai, teiksim, veselības traucējumi liecina par pretējo, kad viņš jau ir tā pieradis pie tā iekšējā stresa, ka viņam jau liekas, ka tā ir ikdiena. Un tad, kad mēs runājam par stresu, viņam liekas, nu kādu stresu, jo viņš vienkārši konstantā stresā dzīvo, un viņš nezinu, ka tam ir arī vārds, tā teiksim, bet ir kaut kādas lietas vai diagnozes, kā mēs varam konstatēt, ka nu nav jau vairs labi īsti. Īstenībā divas ārkārtīgi primitīvas metodas, ļoti primitīvas. Apsēdieties pirmkārt, lai apsēžās cilvēks paciņā uz sola un pamēģiniet pusstundu nosēdēt, darot neko, vienkārši vērojot. Vienkārši vērojot, censties neko nedomāt, neplānot galvā, nekalt plānus uz priekšu, kas man ir jādara. Ka sēdēt pusstundu parkā un priecāties par dabu, vienkārši būt šeit un tagad. Tā klātbūtnība, ja būt šeit, šī brīdī. Un ja tas neizdodas, nozīmē, ka tu esi stresā, ja? Nosēdēt pusstundu un vienkārši vērot un priecāties, ja tev liekas, ka tev kaut kur jāskiem un kaut kas tagad jādara, tas nozīmē, ka nav labi. Un otrs veids ir pamēģiniet noiet 1 kilometru patoloģiski lēnām. Nu, nenormāli lēnām. Nu tā, ka viens solis ir dažas sekundes garš. Ja jūs to nevarat, ja jums sāk parādīties jocīgas sajūtas iekšā, ka tas nav normāli, man ir kaut kas, nu, jā, tas nozīmē, ka ir augsts stresa līmenis. Ja tu to vari izdarīt. Tas būs man jāpamēģina, jo man arī ir bijis tā, ka man saka, kur tu skrien? Es saku, es jau tās pieradus, bet izrādās, ka iespējams arī esmu koncentrā kaut kādā stresa stāvoklī, ka kaut ko nepaspēju. Parasti savu vīru, ka mēs ejam ārā, ja sakā, mums ir 2 suņi, un tad mēs ļoti bieži ejam garākās pastaigās ar saviem suņiem, ka viņus ir bišķiņ jānokausē. Un tad mēs kaut ko runājamies, un kādā brīdī es apklustu un sāku iet ātrāk. Man vīram pirmais jautājums ir, par ko tu domā? Ja, jo tajā brīdī es smējos, man ir kaimiņumā domāšana, jo tajā brīdī, kad es sāku ļoti intensīvi domāt, man viss organisma ritms sāk palikt intensīvāks un es sāku arī ātrāk iet. Tas tā kā, ka ļoti pārņemts kādu ideju, es sāku runāt ar vienu ātrāk,
ja, kad mēs esam pārņemti. Ja? Mēs runājam pišķītēm par skaistām lietām, par kaut ko tādu, ja mēs varam tā mierīgi relaksēt. Tā ideja pilnīgi tā dedzina smadzenes, ka tev tā gribas padalīties, ka tas temps pieaug ļoti būtiski. Jā. Man vēl bija viens ātrais, interesantais jautājums. Stress vīriešiem, stress sievietēm vai atšķirās? Atšķirās ar to, ka sievietes atļaujās izstāstīt draudzenēm, padalīties ļoti atklāti, ja, jo tas ir ok, kad ir kāja vai sabrukusi, vai bēdīga, vai stresā. Vīrieši to mēģina slēpt, vīrieši nedalās, vīrieši joprojām mēģina parādīt, ka viņi ir stipri. Un man šobrīd, teiksim, tas viens no nākotnes projektiem ir uztaisīt treniņu tikai vīriešiem, tā arī nosaukuma tikai vīriešiem, jo tas tika nežēlīgi. 50 gadus, ja mēs paņemam vecumu grupu 50 gadi, sievietes un vīrieši, tad 50 gadu vecumā vīriešiem vairāk pašnāvības, 2 reizes vairāk vīrieši izdara pašnāvības, 2 reizes vairāk cilvēki slimo ar sirdskaitēm, 2 reizes vairāk mirst no sirdskaitēm, no sirdstiekām un dažādām stresa, teiksim, ģenerētām lietām. 30% vīrieši ir klāji atzinuši, ka viņi tiešām ar alkoholu un citām vielām slāpē savu stresu klusot. Jo principā viņi ir alkoholiķi vai atkarīgie. 30%. Tas izklausās ļoti nopietni. Un arī vīriešiem, tāpat kā sievietēm, tie ir atkal kaut kādi bērnības un uzvedības paterni, kas... Puikas neraud, puikām ir jābūt stipriem, vīrietis ir ģimenes galva, vīrietis ar visu tiek galā, vīrietim ir jābūt uzvarētājiem, vīrietim ir jābūt veiksminiekam, ja? Tu esi ņurņaks, memes dēliņš tu tāds, ja? Lūdzu. Pilnīgi smuļķīgi. Patiesībā meitenes emocionāli ir spēcīgāks par puikām. Puikas ir emocionāli jūtīgāki. Un tad, kad man pirmā gudrā tante pateica, nē, tu tikai viņu neņem rokās, tā kā viņš maziņš bēbītis raud. Nu, kā es ar savu bērniņu neņem rokās, ja viņam ir grūti, viņš raud. Un tad es atceros, ka manam bērnam bija laikam nedēļa, kas aizspērojos pie Diānas Zandas, jo viņa arī man pamācīja, kā tur pareizi viņu uzvalstīt un apģērbt un tā tālāk, to, lai viņam nesačakarētu ar muguru un visu pārējo. Un tad mēs ar viņu izrunājām tādas pamatlietas, pēc tam pie viņas izgāja vēl arī bērnu emocionālas audzināšanas kursi, lai es ritīgi to labi varētu izdarīt, jā, un nesačakarētu savu bērnu dzīvi, un smadzenes, jā. Tas pamatlieta, ko viņa teica, viņa saka, puikas mācās attiecības ar sievieti no savām attiecībām ar savu mammu. Un viņa saka, ja tu dosi savam vīrietim mazajam daudz mīlestības, mīļuma, gaišuma, siltuma, tad viņš zinās, ka tās ir drošas attiecības un labas. Un tagad es pateikšu kaut ko mazliet šokējošu cilvēkiem, ka patiesībā ir 2 veidi geji vīrieši. Vieni, kas tiešām ir ģenētiski geji, ja, kas tiešām tā vienkārši ir un viss. Un otriem ir bērnības traumas, ļoti sliktas pieredzes ar attiecībām ar sievieti, mammu, veco mammu, skolotāju, varbūt pirmo mīlestību, un viņi paliek gejiem, jo viņi nespēja vairs vispār sievieti redzēt kā, viņš var iedarboties. Tas ir ļoti interesanti. Un mans tautsdeja ansambļa vadītājs arī bija gejs, bet viņam bija ļoti spēcīga mīlestība, un viņa meitene ļoti, kad viņa izņirgājās un ļoti smagi šķiršanās bija, un pēc tam viņš tikai ar vīriešiem bija. Bet tam jau tādā. Šādu faktu es nebiju dzirdējis, bet es varbūt arī bišķiņu to vīriešu stresu un sieviešu stresu, kāpēc vīriešiem tas ir spēcīgāk, varbūt saist ar to, ka mēs sievietes esam tādas multitasking arī. Mēs varam darīt 2, 3, 4 lietas vienlaicīgi, un tīri ok, tiekam galā, bet man liekas vīrietim, jo viņš darīs vienu lietu, viņam vēl pateiks, reku aizēju to, izdari to vēl, rekur piezvani tam un tam, viņš jau ir panikā. Es nezinu, kādēļ tas tā ir, zinātniski. Jāmedī mamuts. Viņam nevajag 10 mamutus un vēl pa ceļam ogas salasīt. Viņam ir jānomedī viens konkrēts mamuts un jātas mājās gaļa. Ja? Savukārt, sievietei ir jāprūpēs par bērnu, lai uguns nenodzies, to kādu odziņu jāsalas, vēl ar pārējām draudzenēm jāpačato, vēl tur apstās vai būs ko vilkt mugurā, ja viņai ir jāapkop tā mājas dzīve. Tā mēs esam radīti, lai mēs kopā varētu forši funkcionēt. Ja? Tā kā piemēram, vadītājiem saka, ir ļoti svarīgi, jebkuram uzņēmumu vadītājiem vai nodaļas vadītājiem saprast to savu profilu, kas man ir spēcīgās un kas man ir vājās puses, un pieņemt tādu darbu,
nocīt manas vājās puses. Un tad būs ideāla komanda. Tieši tā. Man liekas, šis ir brīnišķīgs noslēgums mūsu sarunai. Mēs vēl varam ieskicēt, varbūt, kas mūs sagaida 1. martā. Tad 1. martā ir meistarklase Vācijā, pilsētā Bad Rappenau, kur uzstāsies Karīna ar šīm brīnišķīgajām tēmām. Man gribas dzirdēt vēl un vēl personīgi. Man liekas, tas viss ir tik ļoti interesanti. Savukārt es pastāstīšu, kā rokrakstā mēs varam paši ātri diagnosticēt stresa pazīmes. Nu, lūk, un tad kas mūs sagaida vēl? Ieskicē varbūt tādus dažus punktus, lai mēs ļoti, ļoti gribētu braukt uz šo meistarklasi, jo vēl piebildīšu, meistarklasi ir bezmaksas. Karīna netaisa šādas meistarklases Vācijā, šī ir pirmā reize, tāpēc es aicinu ļoti, ļoti izmantot šo vienreizējo brīnišķīgo iespēju un iegūt tik daudz vērtīgas zināšanas, lai mēs tiešām dzīvotu tādu mierpilnu, harmonisku, labi strukturētu, cik nu iespējams, dzīvi. Bet, lai mēs to darītu, mums vajag, protams, zināšanas, jo brieži vien, kas tas ir, kas izraisa mūsu šīs sajūtas, tā ir nezināšana, kā darīt citādāk. Vai ne? Bet šeit mums ir Karīna, šeit mums ir iespēja, lai atbrauktu un iemācītos, kā to izdarīt. Tā kā izmantojat iespēju, un tad Karīna vēl apstāsta apmēram maz drusiņ, kas mūs sagaida vēl. Tas ir tas, ko es pašā sākumā teicu, ka mūsu smadzenes ir viens superjaudīgs dators, superjaudīgs, bet mums neviens nav iedevis pamācību, kā viņu lietot. Un es iedošu to pamācību, tā lai jūs turpmāk nevis iet savu smadzeņu pavadā, un kā jau tās reakcijas ir sanākuši, tā jūs arī dzīvojat, bet lai jūs būtu savas dzīves autori, lai jūs izstrādātu tādas reakcijas un tādus ieradumus, kādus jūs vēlaties, un sākat beidzot dzīvot tādu dzīvi, kā jūs patiešām vēlaties, nevis tādu, kā viņi sanāk. Jo mēs neesam trīsgadnieki, kam ir iedots paspēlēties ar šo datoru. Mēs varam iemācīties, kā viņu pareizi vadīt, kā viņu pareizi strādāt. Un tad, kad to iemācās, tad dzīve mainās būtiski. Ja? Jo, ja mēs paskatāmies ne par vēl, par miljonāru prātu, ja, vai vēl kādus, tas ir tikai prāta un domāšanas veids, ko var iemācīties, ko izstrādāt. Ja? Un tad mēs arī pastrādāsim, mēs sapratīsim arī, kāpēc mēs paši dažkārt rīkojamies, kā no kurienes tas viss ir radies, kāda ir vērtība līmeņa. Mēs runāsim par spirālo dinamiku, varbūt daži jau zina, kas tas tāds ir ļoti vērtīgi lieta, lai saprastu arī, kāpēc citi. Jo arī tad, kad mēs izprotam citu cilvēku rīcību, kas viņus motivē vai kas viņus piespiež tā rīkoties, tad ir vieglāk pieņemt. Mēs runāsim par piedošanu, kā piedot, jo tas ir ļoti svarīgi, piedot sev, piedot citiem, un piedot nenozīmē aizmirst, nevar aizmirst, īpaši tās ir ļoti spēcīgas emocijas, un var tikai nomainīt savu sapratni par to konkrēto situāciju, un sāk uz viņu skatīties pilnīgi citām emocijām un citu pieredzi, un tas būtiski mainās. Un tad, kad tā no sirds, kā es teicu, man ļoti ilgi bija ļoti bail no savas mammas, bet tad, kad es sapratu to visu situāciju pilnīgi savādāk, tad man šobrīd ar mammu ir fantastiskas attiecības, fantastiski, mēs sazināmies katru dienu, mums ir stundu garas sarunas. Man vīrs jau zina, ka kā tu ar mammu runā, nu skaidrs, tad stundu viņš ir var pilnīgi runāt ar mani, var sarunāt mani mamīti. Es nevaru sagaidīt, un starp citu, mana mamma arī būs. Man liekas, ka viņai ļoti, ļoti šis būs vērtīgi šajā brīdī. Tā kā būs, man liekas, ļoti, ļoti interesanti, tāpēc es vēlreiz visus aicinu. Ieplānojiet un brauciet uz šo brīnišķīgo semināru, kurš būs ne tikai informatīvs, bet tas būs arī, kur satiksim jaunus cilvēkus, iepazīsimies un iespējams nodibināsim jaunas draudzības un būs ļoti, ļoti forši tāds draudzīgs pasākums. Jā. Un vēl kas ir ļoti laba lieta, es nesen pie ļoti laba meistara mācījos arī tādu modernu lietu, kas sauc par manifestēšanu. Patiesībā manifestēšana ir, protams, tur arī savas enerģijas, un kas ar to fiziķu vai kvantfiziķu varētu, laikam, sīkāk izstāstīt. Bet tā pamatdoma ir arī tāda, ka tā ir zināmā mērā arī tāda sevis programmēšana, ja tas savs NLP. Ja, mēs par vārdiem, kurus mēs lietojam, kā mēs sevi noskaņojam uz konkrētām lietām, ko mēs ar sevi izdarām paši. Ja. Jo tādu maz iemetīšu tādu mazu pārdomu vielu, katrs iesmiņā tulīt, katrs droši vien ir dzirdējis to, ka latviešiem mēdz būt mazvērtības kompleksi, ka latviešiem ir mazvērtības kompleksi. Un
paskatāmies uz latviešu valodu, padomājiet, cik daudz mums vārdu beidzas ar izskaņu nieks. Skolnieks, priekšnieks, darbinieks, amatnieks. Tā mēs varētu īpašnieks. Tas varētu ļoti ilgi turpināt. Ja? Kāpēc tas tā ir radies? Tur valodnieku var pastāstīt, bet principā es varu atzīties godīgi, mēs ģimenē, kurš man atvēra acis viens gudrs cilvēks Latvijā, mēs ģimenē vārdus ar izskaņu nieks principiāli vairs nelietojam nevienu. Šo tu noteikti pasaki seminārā. Es arī to piefiksēšu tagad. Izskaudīšu šos vārdus. Jā. Līdz semināram mēs varam sākt praktizēt rīta pozitīvismu, ja? Saprogrammēt sevi uz pozitīvu. Vienu ar pozitīvismu, ja to kameriņu noregulēt uz pozitīvām domām. Tad vienu pamanīt labas pozitīvas lietas, patiešām, kas tev labas ir dzīvē. Tev ir ļoti daudz labas lietas, un tajā brīdī, kad tu nomaini to fokusu, tad notiek labi. Ja? Un pamēģiniet no valodas izskaust vārdus. Tas arī ir kāds treniņš. Varbūt tas tik ļoti nenomainīs kaut kādas tādas lietas, ja, tīri fizioloģiski, bet pirmkārt tas būs fantastisks prāta treniņš, kas jums palīdzēs vecumā izvairīties no atmiņas zuduma. Kaut vai kā muskuļu trenēšana. Jā, tieši tā. Jā, par pateicībām, man liekas, tur arī var runāt un runāt nedēļām. Semināriem, cik tas ir nozīmīgi un svarīgi, pat arī tad, ja nav tik labs vīrs kā tev un 2 forši suņi, ja? Bet vienmēr mums ir kaut kādas lietas, kaut vai mazāk dzeramais ūdens, jumts virs galvas, siltums, acis, ar kurām mēs redzam, ausis, ar kurām dzirdam, ja? Rokas, kājas, tik daudz jau lietas, tādas pamata lietas, kas ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem nav, par ko mums ir ko pateikties, vai ne? Tā, ja tagad kāds salauž kāju vai savaino pirkstu, viņš saka, Haidī, man visu laiku sāp, man traucē, ja? Bet tad jautājums, tu priecājies katru dienu pirms to pirkstu sagriez, ka tev viņš ir un ir vesels? Tieši tā. Vajag pašsaprotam lietas tajā brīdī, ka tev kaut kas tiek atņemts. Tā. Bet ir nevis sāk bēdāties par to kā nav. Un es kā mantru skaitu to, ka nekas nav pašsaprotams šajā dzīvē. Tāds ir. Par visu mums ir jābūt pateicīgam, nekas nav pašsaprotams. Ir viens fantastisks piedzīvojums, fantastisks ceļojums, ja, kā arī mūki saka, ja, viņi saka, dzīve ir fantastisks ceļojums. Tikai ir jāizvēlās pareizie ceļabiedri un vērtīgs mērķis. Tieši tā. Brīnišķīgs šī vakara noslēgums ar reizi 5, 8, 7, bet izdevās. Galvenais tagad, kad tu iesi ārā, tev būs, man liekas, 2 podziņas saglabā to laivu. Tu varēsi tur uzspiest sekotām norādītiem, lai viņš nepazūd, ja tu piespiedīsi delete, tad uz visiem laikiem. Tā kā paldies tiem, kas skatījās, mēs saglabāsim šito sarunu, tad varēs noskatīties cilvēki atkārtojumā un arī padalīšos, centīšos Facebookā vēl. Tā kā liels paldies, Karina, un es jau nevaru sagaidīt 1. martu, kad es tevi satikšu dzīvajā. Jā. Paldies. Arī par katru, kas atbrauks, un es tiešām no visas sirds apsolu, es iedošu ļoti vērtīgus instrumentus. Es saku, šī zināšanas, es iegūstu 12 gadu garumā, izbaudījusi savas ādas, un jums tiešām strādā. Es apsolu, ka tas būs ļoti praktiski vērtīgs treniņš. Jā, tas nebūs tik daudz vienkārši paklausīties gudras sarunas, bet tas būs reāli praktisks, iedzīgs treniņš ar reāliem instrumentiem. Fantastiski. Kā sākt vadīt savu prātu. Super. Paldies par jaunas dzīves sākumu no 1. marta. Labi, uz tikšanos un paldies visiem, kas bija kopā ar mums šodien. Tiekamies. Tiekamies ar tā.